Šorīt, kā jau daudzi no jums, arī es tiku piespiedu kārtā brīdināts, ka šodien snigs sniegs. Un varbūt pat, ka sniegs būs daudz. Un tas man lika padomāt par to, ka mēs ik pa laikam caur medijiem, valdībām, varām mēs tiekam brīdināti, baidīti ar dažādām lietām. Globālā sasilšana, klimata izmaiņas, pārmaiņas, tad tur karu daudzināšana, iebrukšana, cenas tūlīt uzmetīsies, tur vairs kaut kas nebūs. Un tad, kad mēs ilgstoši saskaramies ar brīdinājumiem, kas tiek pasniegti pārākajā pakāpē, bet pēc tam realitātē tāpat arī šis Covid. Bet pēc tam realitātē mēs redzam, ka tas nebija tik dramatiski, kā par to tika runāts un brīdināts. Mēs varam kļūt nejūtīgi pret brīdinājumiem. Un ja tāds cilvēks, kurš nepārtraukti tiek bombardēts ar it kā satraucošām ziņām, saskaras ar patiesu brīdinājumu, viņš uz to vairs var būt nejūtīgs. Varbūt arī šo klausās kādi mūsu valsts ierēģi un var arī ņemt pamācību tajā, ka ja šī iespēja tiks izmantot neliederīgi, tad, kad tiešām vajadzēs brīdināt, tad cilvēki nereaģēs. Un tad es domāju, kā ir ar tādu cilvēku, kurš ir viss šīs informācijas un satraucošo ziņu gūzmas pārņemts, un tad kāds atnāk un viņu brīdina par reālām lietām. Brīdina, ka cilvēkam lemts vienreiz mirt, un tad būs tiesa, un ka mēs visi būsim atbildīgi Dievu priekšā. Neviens, kas ļaunu dara, neizspruks sveikā, visi saņems pelnīto sodu. Tie, kas dzīvojuši labi un padevībā tam kungam, kas taisno ticībā, tie iemantos mūžīgo dzīvību, bet pārējie, kas noraidīs šo Dieva taisnību un izvēlēsies dzīvot pēc savas taisnības vai pasaules taisnības, tie saņems sodu. Kad cilvēks dzird šo lietu, viņš varbūt ir nejūtīgs. Un tamdēļ es gribu iedrošināt jūs, kamēr vēl ir laiks, iespējams atgriezties ir tikai tik ilgi, kamēr Dievs aicina. Un viņš nesūtīs tev īziņas, viņš neuzgāzīs tev augstu ledus ūdens spaini uz galvas, bet viņš klusu aicina. Kādreiz tas būs kāds, kas sludina šo Dievu vārdu vai kādā citā veidā. Ja tu sirdī jūti, ka Dievs uz tevi runā un tevi aicina, tad nenocietina savu sirdi. Jo, ja šodien tu neatsauksies, kad viņš tevi aicina, nav apsolīts, ka rītdien viņš arī tevi aicinās. Un varbūt tā tu arī no visas sirds gribēs glābties, bet tā iespēja tev būs liekta tāpat kā Kainam. Tāpēc visā šajā informācijas un satraukuma ziņu gūzmā būsim tie, kas izvērtējam, kas ir patiesi vērtīgs, un atsauksimies tam aicinājumam, ar ko tas kungs mūs šajā laikā aicina.